beidzot tā saule aizgāja projām. Beidzot ēniņā var pasēdēt. Jūs varat redzēt manas godīgās acis arī. Mēslošana ir viena no svarīgākajām lietām visā šajā te padarīšanā. Ja jums izdosies, zāliens pat neko nedarot būs lielisks, bet ja jums neizdosies, arī lielisks uz zāliens mēs šādi varam sabeigt. Ir vairāki mēslojuma veidi. Būtībā es domāju, ka neviens no jums sevi neapgrūtinās ar to. Dodamies uz tuvāko sev vai nu specializēto veikalu vai lielveikalu. Iegādājamies mēslojumu zālienam pavasarim, jo ir arī rudens mēslojums. Galvenā atšķirība ir tāds, kāds ir slāpekļa īpatsvars. Pavasarī ir nepieciešams viņš lielāks. Tātad vienmēr uz mēslojuma maisa ir 3 galvenie burtiņi – NPK, slāpeklis, fosfors, kālijs, pieņemsim. Tātad pirmajam tam slāpeklim jābūt pavasarī ir vislielākiem, jo tas ir nepieciešams slāpeklis, nepieciešams zāliena augšanai. 2 galvenie mēslojuma veidi ir ilgas iedarbības un parastais mēslojums. Es esmu nopircis parasto mēslojumu. Mēslošanu es veikšu tikai tad, kad būs pārgājušas visas salnas. Ja tomēr mēs sākam darboties tad, kad vēl ir paredzēts, ka varētu kļūt augsts vai slikti laikapstākļi, tad es tomēr ņemtu ilgstošas iedarbības, jo viņš strādā ilgākā laika periodā un tik ātri neizšķīst. Jo var gadīties tā, ka šķiet, ka ir agrs pavasaris, jūs jau visu samēslojiet, bet zāliens ieraujās vēl sevī, ir augsts laika periods, uznācis kaut kādā aprīļa sākumā un visi jūsu darbiņš ir kaķim zem astes.